Skorpioni, kāds būs jūsu decembris? To tūlīt paskatīsimies. Šis būs kopējais skorpionu zīmē dzimušajiem, vai kam ir ascendents skorpionā. Ja jūs vēlaties individuālu prognozi, kas jūs sagaida decembrī vai 26. gadā, tad to video var pasūtīt rakstot man privāti. Tagad skatāmies tad kopumā skorpioniem, kas būs decembrī aktuāls. Likteņa rāds. Nu, te mums ir kaut kāds liktenīgs pagrieziens. Parasti jau, kad sākas jauns dzīves gads, jums tikko ir sācies, jums bija dzimšanas dienas, tad arī pamainās enerģētika, cipari ir citi, numeroloģija mums arī ļoti ietekmē. Un skatieties, būs kaut kāds likteņa pagrieziens. Tā, kas vēl skorpioniem aktuāls decembrī? 7 monētas, ka mēs ievācam ražu. Tas, ko mēs esam ieguldījuši, ka tagad tas dod mums ienākumus. Tas var būt finansiāli ienākumi, jo šī tomēr ir finanšu kārts. Varbūt jūs esat kaut kur ieguldījuši, un tagad tie ieguldījumi jums dos procentus, vai kaut kādi labi ienākumi. Varbūt arī cita veida resursi. Piemēram, ja jūs esat veselīgi dzīvojuši, tad jūs tagad decembrī izjutīsiet to, ka bija vērts. Vai kaut ko, ja jūs pārstrukturizējāt savā dzīvē, tad tagad baudīsiet tos augļus no tā, ko jūs esat ieguldījuši. Tā. Un vēl viena kārts par decembra enerģijām priekš skorpioniem. Monētu karalis. Tas mums apzīmē tādu savas vietas apzināšanos, ka jums ir tāda iekšēja stabilitāte, jūs esat savā vietā, jūs darat to, kas jums patīk, vai arī jūs mēģināsiet atrast to vietu dzīvē, vai, piemēram, pamainīsies kaut kas, ka mums rādīja, ka būs kaut kāds tāds likteņa notikums vai situācija, kas jums lielāku to stabilitāti dos. Tā. Tas vēl var būt arī kaut kāds liktenīgs vīrietis, kas ienāks jūsu dzīvē decembrī. Skatāmies tieši attiecību sfēru. Skorpioniem decembrī. Izskatās, ka tiešām būs kaut kāda iepazīšanās. Te mums ir romantikas kārts. Ja jūs esat vientuļš skorpioniņš, tad skatieties, nepalaidiet garām iespēju, varbūt iepazīties, vai ar kaut kur izlikt savu sludinājumu, vai, nezinu, ja jums dzīve piedāvā cilvēku, ar ko iepazīties, tad nenovēršieties no tā. Ja jūs esat attiecībās, tad te jums iesaka romantisku pieskaņu piešķirt attiecībām. Un vēl attiecību sfēra, ko nesīs decembrī skorpioniem. 10 zīžļi, tas mums ir par, ka kaut kas vecs beidzās. Piemēram, ja jūs bijāt vientuļš skorpioniņš, tad tā vecā dzīve beidzās. Varbūt uzreiz arī pārcelsties pie tā sava mīļotā cilvēka. Dažiem tas varētu būt kā attiecība beigas, jo 10 zīžļi ļoti bieži pasaka, ka sakrāmēja mantiņas un no tā sava. Tas var prezentēt arī meiteni, ja skorpionu vīrieši klausās, tad varētu būt, ka tad jums ir arī attiecība beigas. Vai arī, ka jūs attiecībās nonākat jaunā līmenī, ka beigas tai dzīvei vai tiem veidiem, kā jūs funkcionējāt attiecībā, un ka jūs tagad jaunā attiecību līmenī nonākat. Tas viss individuāli jāskatās pēc jūsu tās aktuālās situācijas. Tā, skatāmies tad darba sfēru skorpioniem decembrī, kas būs aktuāls. Zobenu bruņinieks. Te mums bruņinieki ir par to, ka mums būs jārīkojas, ka mums ir kaut kas jādara, vai kaut kādas jaunas idejas mums nāks, kā mēs varam uzlabot kaut ko darba dzīvē. Tieši šajā kavā mums tas ir par tādu
spēku ieguldīšanu, ka jums varbūt būs jāpiestrādā, lai jāsarauj, lai kaut ko pabeigtu līdz Ziemassvētkiem, vai kaut kādi pēkšņi projektiņi uzkritīs, kas vēl jāizdara, vai kaut kādas jaunas idejas, ko jūs gribēsiet vēl decembrī izmēģināt, un tad būs jāpiestrādā pie tā. Ok, un otrā kārts par decembra enerģijām darba sfērā priekš skorpioniem. 9 monētas. Nu, lūk, un tas, ko jūs tur izdarīsiet, kaut kas tas ieguldījums, tas pūliņš, viņš noteikti atmaksāsies. Ja 9 monētas, mums ir brīnišķīgi kārts par izdošanos, par rezultātiem, par ienākumiem, par ienesīgumu projektam. Un rekur tieši, ja vienās mēs laužamies tajās durvīs, un te mums durvis atverās. Ja mums iedod zelta atslēdziņu un saka, lūdzu. Tā kā kolosāli tas, ko jūs centīsieties, darīsiet, tas noteikti ir tā vērts, un neatlaižaties. Ja? Šī kārts mums ir par neatlaidību, ka mēs nepadodamies tik viegli. Skorpions jau, ja ieķerās, tad jau viņš jau dabūs savu. Tā, un tad mums ir sargeņģeļu padoms skorpioniem par decembri. Kas viņiem jāzina? Atkal mums ir tas pats zobenu bruņinieks. Nē, šeit mums nav zobenu, te mums ir ūdens bruņinieks, ja, jeb kausu bruņinieks. Te mums tieši ir par, tas mums nebija tajā kopējā, kur mums bija? Tas bija pie attiecībām, ja, ka ir romantika, vairāk romantikas. Nu, lūk, tā kā vai nu romantisks bruņinieks iejās jūsu dzīvē, ja ir aktuāli, ja, kaut kāda jauna iepazīšanās, jauna mīlestība, jauns flirts, jauna aizraušanās, tad lūdzu. Un, ja jūs esat attiecībās, tad atkal jums uzsvars ir uz romantiku. Padomājiet par kaut ko, ko jūs varat kopā ar partneri tādu skaisti, varbūt uz kaut kādu romantisku Ziemassvētku tirdziņu aizbraukt, vai kopā paslēpot, vai kaut kas, kas jūs uz sirsniņas savienos dziļākā mīlestībā. Nu, lūk, tā kā brīnišķīgs jums decembris izskatās, baudiet svētkus, kopības sajūtu, un lai jums ir superīgs pēdējais gada mēnesis.